Es parasti neesmu mājās. Kad man māja tīra aerobots, jo man ir trāpies tas gudrais, kuru var ieprogrammēt. Un viņš ir ieprogrammēts darba dienās 2:00 un brīvdienās 11:00, un tad es pārsvarā neesmu mājās. Un tā kā mūsu ceļi reti, kad saskrienās. Bet patīk, viss, nezinu, medības, makšķerēt vēl ar dēlu uz kalnu un tā tālāk. Man personīgi nav mājdzīvnieku. Man vecākiem ir mājdzīvnieks. Bet dažreiz tas mājdzīvnieks atbrauc pie manis. Tad, kad viņš atbrauc, tad, protams, pēc tam robots tiek darbināts diezgan intensīvi un tiek galā ģeniāli. Īsnībā runājot, no sākuma, tad, kad man piedāvāja, es domāju, tāda interesanta lieta, tāda spēļmantiņa, droši vien nepārāk noderīga. Tad, kad es viņu sāku darbināt, tad es sapratu, ka tā absolūti nav, jo viņš darbojās katru dienu, un es viņu tīru katru otro dienu, un es vienkārši redzu, cik drausmīgi daudz drazu viņš savāc pa 2 dienām, putekļus un visāds krikumiņus. Jo normāli cilvēks putekļu sūcēju parasto ņem rokās varbūt vienreiz nedēļā, dažkārt pat retāk. Un liekas, ka māja ir it kā baigi tīri, ja? Tad robots braukājot katru dienu vienkārši parāda to, cik drausmīgi daudz drazas ir dzīvoklī, kurā tu varbūt uzturies tur 2 stundas vakarā un 1 stundu no rīta. Robots vienmēr atrod kaut ko tādu, jo dēls ļoti aizraujās ar Lego. Tur ir daudz maziņas visādas vienības, ja, un viņam bieži krīt zemē kaut kas, sevišķi uz tepiķa, un tepiķis ir raips, un tu nevari pamanīt tās daudzās mazās lietiņas. Tad vienmēr, kad es beru ārā, tad ļoti labi tur var, kad ir tas nodalījums, ka tur nav kopā ar visu to kopējo drazu, tu vienkārši beru, un tad tu redzi, tur bāku guns, ja, kaut kādai policijas mašīnai, tur Ninjago zobentiņš, ja, kurš ir pazudis un 3 dienas meklēts. Tā kā tādā ziņā tas ir drausmīgi labi, viņš atrod. Es saku, gan jau, kad robots ir paņēmis. Kā es teicu, lielais, tas, kurš sausais, tas darbojās katru dienu, un savukārt slapjais darbojās brīvdienās. Ar to tieši kā reiz man ceļi krustojās, jo viņš ir jāiedarbina, viņš ir jāuzpilda ar ūdeni, un viņš it kā ir paredzēts vansistabai, bet es mazliet grēkoju, tā kā man sieva nav mājās, tad es viņu laižu arī istabā iekšā. Jo man it kā ir lamināta grīda, un tur ir minēts, ka it kā varētu nebūt labi, ir normāli. Es esmu to pārbaudījis neskaitāms reizes jau. Putekļa robots varētu būt baigi tas, kurš var uzbraukt tur virs televizoru, tur uz skapja uzbraukt, gultu. Tiem, kuriem ir bērni, tie zina, ka cepumu mēt gultā, un tad iedomājas, kāds tas dīvāns arī parasti ir. Tad būtu forši, ja viņš varētu iebraukt dīvānā tur, un noslaucīt putekļus. Tas baigi